Čau! Šodien pagatavosim budžeta recepti, ko ir ne tikai lēti pagatavot, bet arī ātri un ļoti garšīgi. Un šoreiz tie būs kartupeļu salāti ar skumbriju, gurķi un sinepju medusmērci. Pirmais, ko daram, liksim vārīties kartupeļus. Man šeit ir šoreiz sarkanie kartupeļi, salātiem tie ir daudz labāki. Vārīšu ar visu mizu veselus kartupeļus. Kartupeļi, kamēr vārās, sagatavosim mūsu visam vienkāršo mērci. Pat cik tā būs sinepju mērci, tad es likšu 2 ēdamkarotes sinepes, pierīvēšu 1 ķiplokdaiviņu. Olīveļas lietā varat lietot arī kādu neitrālu eļļu, ja negribās rūgtumiņu. Tagad mēs varam nomizot 2 mazus sīpoliņus. Nākamais mums ir garais gurķis. Man ir viens smuks, garšīgs, kraukšķīgs salātiņš. Kamēr kartupeļi vēl gatavojās, notīrīsim un sagriezīsim arī skumbriju. Izņemsim ārā asakas. Uzmanīgi ar sāli, jo skumbrija mums ir diezgan sāļa jau, bet piparus gan mēs pievienosim. Pievienojam mūsu mērci. Par cik mums šeit klāt ir diezgan delikāts salātlapas, tad es salātus iejaukšu ar rokām. Vienkārši un ātri pagatavojama sātīga recepte ir gatava un jābūt kārtīgi izsalkušam, lai to visu apēstu. Lai jums labi garšo!